Mainījusi tērpus, īrējusi pagaidu mājvietas, pārcietusi karus un vienīgās patiesības gadus, augusi kopā ar atgūto Latvijas valsti un jaunās tūkstošgadas mijas pirmajos gadu desmitos ieguvusi mūsdienīgas gaismas pils mirdzumu, biblioteka ir kā veldzējošs ūdensmalks pilsētas akmeņos, kur dvēseli padzirdīt. Ventspils bibliotekai Šūpulī līdzi dota īpašu gēnu kombinācija. To devuši cilvēki, tie, kuri lika tās pamatus, kuri sargājot grāmatas un latvietības kodu uzturēja Ventspils zinātnisko biblioteku padomju gados, tie, kuri radīja bibliotekas mūzikas un sarunu auru, kuri izauglēja bibliotekas pārdzimšanu gan arhitektoniski, gan saturiski jaunā veidolā, un tie, kuri pretī laikmeta izaicinājumiem, saglabājot klasiskās vērtības, Ventspils biblioteku ved šodien. – 1919. gadā Ventspils vadība bija lieli grāmatu draugi, tika atvērta pirmā lasītava, bet jau 1920. gada 9. martā durvis vēra bibliotēka. Par pilsētas piešķirto finansējumu iegādātas pirmās 450 grāmatas. Savus krājumus bibliotekai dāvināja arī privāta personas, tostarp mācītājs Teodors Grīnbergs. Sākotnēji grāmatas ceļoja no vienas telpas uz citu, uz mājām tās izsniedza pa maksu, bet lasītājus apkalpoja brīvprātīgie, dežūrēja skolotāji, vecāko klašu audzēkņi. Lasītāju netrūka. Par bibliotekas pārzini kļuva pedagogs Jānis Sviestiņš, viņa sieva un pirmā algotā bibliotekas darbiniece Erna Sviestiņa daudzus gadus bija tās dvēsele. Ikdienas darbs gulās uz viņas pleciem. 1937. gadā pilsētas valde iegādājās ēku Akmeņu ielā, kurā arī šodien pukst bibliotekas sirds. Grāmatu krājums tobrīd bija sasniedzis jau 12 000. Kad pasauli satricināja karš, Sviestiņu ģimene laivā pāri jūrai devās uz Zviedriju, līdzi ņemdama vien kasti ar grāmatām. No tām Sviestiņš svešumā mācīja latviešu bērnus un turpināja veidot krājumu. Šodien Lundas krājumu, kas sastāv no vairāk kā 600 grāmatām, mantojusi un ar lielu cieņu glabā Ventspils bibliotēka. Gadu gaitā biblioteka piedzīvojas vairākus vadītājus. Pēc Sviestiņa par to atbildību īsu brīdi uzņēmās arī rakstnieks Herberts Dorbe, bet vēlāk to vadīja Anna Kupše. Ilgus gadus Ventspils zinātniskās bibliotekas vadības stūri turēja Agra Ozola. Ventspilnieki darīja daudz vairāk nekā prasīja reglaments, sargāja latvietības kodu, turpināja glabāt un veidot krājumu un soli pa solim radīja vienīgo mūzikas lasītavu ārpus Rīgas, kuras izveidēja liels nopelns arī Guntai Bomkalnei. Tas man tik tiešām bija mans lolājums, pat cik es arī līdz vidusskolas beigšanai paralēli mūzikas skolā mācījos, un tā kā drusku, jau teikt, man bija nedrusku, bet tiešām mūzika ļoti nozīmīga bija manā dzīvē, un mūsu tiešā priekšniecība tajā laikā bija kultūras nodaļa, un tad sekmīgi arī tā bija paveicies, ka mūsu kultūras nodaļas vadītāji arī bija mūziķi, Evalds Stapkevičs, un vēlāk bija Grīnbergs, kas tagad Brieža dārza vada. Un viņi ļoti atbalstīja visu šito te, visi šīs mūsu ieceres. Un tad es sāku braukāt uz Rīgu, nodibināju sakars ar Skaņu plašu studiju. Iespējams, bibliotekas īpašo auru uzturēt palīdzēja arī tās klusais iemītnieks – bibliotekas spoks. Vienreiz arī vēlā vakarā, kad bija mums tikai pirmais stāvs, sēdz pusē, tur bija 3 garas plauka trinds grāmatu, un es eju slēgt uguņus nost, un tagad es redzu, aizmugurē aizslīd viens it kā kungs ar platmalu galvā tumšs, vai ne tāds, un es saku, mēs slēdzam.
jo man neko neatbild. Kur tā viņš palika, es skatos, pa otru pusi arī nav. Aizgāju līdz galam, tā telpa bija diezgan gara, paskatos, nav nekāds. Tā ļoti neumolīgi palika, es nezinu, varbūt, ka tas bija tāds reids mānis tikai vai ne, bet, fakts tāds, es no rīta stāstu mūsu Alistantei vai ne apkopējai par to, ka, vakar bija pelno vīri, es redzēju, viņi teica, vai es jau viņu bieži no rītiem akal redzu. Pēc ēkas pārbūves spoks gan vairs nav redzēts. Iespējams, viņa misija beigusies, jo līdz ar atmodas gadiem Ventspils bibliotēkā zaļot atsāka neapspiesta radošuma oāze. Bez 5 minūtēm neatkarīgā Latvijā par bibliotēkas vadītāju kļuva Ilze Buņķe. 1990. gadā bija situācija, kad es kļuvu par bibliotēkas direktori. Notika vēlēšanas, un kolēģu starpā es tiku ievēlēta, un man tika dot 2 dienas laika apdomai. Protams, ka es varēju arī atteikties, un tas nebija viegls lēmums. Tu ļoti labi jūties savā amatā, savā darba vietā, un mainīt pat bija ļoti, ļoti grūti, jo tu no ļoti ērtas un labas vietas, kur tu tiešām labi jūties, un arī es jūtu, ka cilvēki nāca un ar prieku. Kad kādreiz skaties, vai jūs strādājat, tad es arī atnākšu. Bet tad tomēr kaut kāda otra puse varbūt lika, ka jā, varbūt tas būs moments, ka būs iespēja varbūt arī radošāk, ne tikai savā lasītuvā likt izstādes, bet jau domāt par visu biblioteku. Turpmākais laiks nesa daudz pārmaiņu. Idejas tika gūtas no labākajiem nozares kolēģiem ārvalstīs. Īpašas attiecības izvērtās ar Šekspīra dzimtenes Vorikšīras grāfistes biblioteku Lielbritānijā. Cilvēks, kurš atbildēja par šo biblioteku, Filips Gils, es atceros viņu, viņš izteica vēlēšanos, ka viņš negrib galvaspilsētas bibliotekas, viņš vēlās ar maza reģionu bibliotekām. Toreiz es biju arī bibliotekāru biedrības valdē, un man bija iespēja būt turklāt kā maza reģiona, ja? Bet tas reģions, jo tas mazais varēja būt tikpat liels kā Latvija, jo tāpat tās apmēri tikpat lieli kā Latvija šai Vorikšīras grāfistē. Tad 3 angļu speciālistu biblioteku atbrauca līdz Ventspilī, un radās ideja, ka varētu noslēgt līgumu. Tā arī notika, un sākās pieredzes apmaiņa vairāku gadu garumā. Mums tika izdotas rekomendācijas, ko mums vajadzētu uzlabot, jo sākās biblioteka automatizācija tikko, tas bija Anglijā arī, bet es redzēju publiskajās bibliotekās, kā biblioteka kļūst par informācijas centru, ka viņi tieši arī tā sauc, atnākot ne tikai tu saņem grāmatu, bet tur bija, mūsu pilsēta bija Ragbijas pilsēta, kas arī bija, ja mums geogrāfiski mēs esam osta un tranzīts, mums ir osta un jūra ir tā, pa kuru šodien arī var ar mašīnu varbūt tranzīts arī nāk. Tad Ragbija bija tāds dzelzceļu krustpunkts, kurā arī transports bija tas, kas varbūt šai pilsētai nesa gan ienākumus, gan arī pavisam cits uzdevums. Un tā bija pilsēta, bet ļoti tuvu Stretfordai, kas tiešām arī ļauj mums redzēt un iepazīst šo seno zemi. Jau tolaik bija skaidrs, ka bibliotekai jābūt nevien grāmatu krātuvei, bet arī sabiedriskam centram. Bija jāraksta arī koncepcija, kas nebija vienkārši, jo mums nebija pieredzes, mums nebija nekādu konsultantu, bet pateicoties gan Nacionālajai bibliotekai, kur bija konsultanti arī ārvalstīs, tad varbūt tapa šis redzējums, kādai vajadzētu attīstīties bibliotekai. Ventspils biblioteka kļuva par satikšanās vietu ar spalvas, otas, skaņas un domas meistariem. Tad man bija tāda ideja, un arī kolēģi ļoti atbalstīja to, ka mēs iepazīstam personību un dairadi. Un par cik mēs latviešu literatūru skolā bijām apguvuši daļēji un visu, tad uz tām lekcijām, kas bija veltītas gan Jānim Akurāteram, gan Kārlim Skalvem, gan daudziem latviešu rakstniekiem, par kuriem mēs nezinājām, un uzzinot no muzeja darbiniekiem gan par viņu vēstulēm, gan par viņu dzīvi. Un šodien ir Aiņu un Aspāzijas dienas, un es domāju, tās bija tādas nopietnas lekcijas, kur zāles bija pilnas. Tās tika aizvadītas, klausoties aizturētu elpu. Protams, kā varbūt iedegzot, nebija laba varbūt interjers. Mēs iededzinājām kamīnu,
tur varbūt bija kāda svece, ziedi, un varbūt arī liels paldies lektoram, kurš atbrauca, ja, un bija šeit un dalījās ar mums. Bieži viesi bibliotekā bija Andris Rubenis, Ojārs Spārītis, Boris Savramets un citi. Tiešām zināmi autoritīvas personības Latvijas universitātē, Mūzikas akadēmijā, Mākslas akadēmijā bija mūsu lektori šeit bibliotekā, un tas bija tās radošās, varbūt arī atpūtā kolēģiem, jo kas varēja tikt, ja tajā trešdienā, kas varēja savu laiku atvēlēt, un tas bija tāds, kas varbūt visām praktiskajām darbām deva arī tādu garīgu gandarījumu, un katra tikšanās arī ar tām pašām personībām arī mūs pilnveidoja. Bibliotekas viesu grāmata kļuva ar sirsnīgiem pateicības vārdiem aizvien bagātāka. Man laimējās Zviedrijā toreiz, kad es biju pirmajā konferencē, pēc tam vairāk kārt vēl, tikties ar Ernu Sviestiņu, kurai toreiz bija 96 gadi, bet viņa nodzīvoja ilgu mūžu līdz 106 gadiem. Viņa no Zviedrijas kā arī dabūja vēl tādu kā balvu, jā, un kā arī sveic šos cilvēkus. Un mēs sarakstījāmies ar Ernu Sviestiņu, un viņa pastāstīja, un tā bija pieskaršanās tiešām bibliotekas pirmsākumiem. Tikšanās un sarakste noslēdzās ar skaistu notikumu. Ventspils biblioteka ieguva Jāņa Sviestiņa grāmatu krājumu. Runājot par Ernu Sviestiņu, ir ārkārtīgi nozīmīgi, ka Jānis Sviestiņš aizbraudams uz Zviedriju, viņš jau arī tur darbojās. Viņš tur pasniedz latviešu valodu, Svētdienas skolu, un viņam biblioteka bija. Bet šī biblioteka Lundā vairs nebija tajā laikā vairs vajadzīga, jo latviešu tur bija ļoti maz. Un tad Lundas centrālā biblioteka ar Ernas Sviestiņas un tēls tad bija dzīves atbalstu. Mēs dabūjām šo grāmatu dāvinājumu. Tad Aldis Ābels strādāja, viņš bija bibliotekāra biedrības vadītājs Rīgā. Un mēs ar tādu Nacionālas bibliotekas Kubaņas autobusu aizbraucām uz šo dāvinājumu, saņēmām un atvedām līdz Ventspilī. Lasītāji uz Lundas grāmatām gaidīja rindā, bet buņķi šādus mirkļus dēvē par tiem, kas veido bibliotekas stāstus. Otrā pazīšanās tā man bija ļoti nozīmīga ar Frici dziesmu. Fricis Forstmanis, viņš bija cilvēks ar 3 vārdiem. Fricis dziesma rakstīja dzējojus, brīnišķīgs tulkojums. Un daudz es esmu dzirdējusi no literatūras zinātniekiem, ka viņš ir bijis labākais Ērika Marija Rilkes tulkotājs. Kaut gan viņam nav bijusi akadēmiskā izglītība, bet tāda iedzimta valodas varbūt prasme, izjūta un milzīgs arī tāds garīgs vērtības, ārkārtīgi atturīgs cilvēks, ļoti, ļoti atturīgs. Bet arī Raiņa Literatūras un mākslas muzejs ir braucis pie viņu un filmējis. Un tad Fricis dziesma tieši 1990. gadā, uzaicinot mani mājās, viņš teica, man ir viena vēlēšanās izdot grāmatu, faksimili izdevumu Līvzeme, kura ir izdota šeit Latvijā 1935. gadā. Tā tapa Līvzeme. Pirmais, bet ne pēdējais Ventspils bibliotekas izdevums. Izdošanas tradīcija turpinās, bet klāt nākuši grāmatu svētki. Tos ik vasaru Rāclaukumā rīko Ventspils biblioteka, izsakot atzinību arī citu Ventspils izdevēju veikumam. Līvzeme aizsāka vēl vienu skaistu bibliotekas stāstu. Fricim dziesmam bija ļoti liela vēlme, līvadvārds rakstīja Imants Ziedonis. Tā bija milzīga bijība, milzīga uzrīkstēšanās, aiziet uz Latvijas kultūras fondu, satikties ar Imantu Ziedoni un izstāstīt Friča dziesmas vēlmi. Un Imants Ziedonis piekrita, un viņš bija ļoti priecīgs, ir brīnišķīgi šie ievadvārdi, un izrādījās, ka Imants Ziedonis ir ārkārtīgi daudz iespaidojis tieši, un Fricim dziesmām ir liela nozīme Imants Ziedoņa daļradē. Un tas, liekas, ir kādreiz brīnumi notiek. Ventspils bibliotekas un Imanta Ziedoņa ceļi krustojās vairāk kārt. Ziedonis ļoti vēlējās, lai viņa dzimšanas diena, 60 gadu jubileja, tiktu svinēt nevis Rīgā, bet Ventspilī un bibliotekā. Bet biblioteka, diemžēl, vēl bija tik maz vietas, ka mums vajadzēja 2 dienas. Un 2 dienas šeit skanēja Ainas Kalnciemas klavesīns, kas tika speciāli atrasts. 2 dienas Imants Ziedonis lasīja savu dzēju, Epifānijas, tika izdots, tieši tad iznāca viņa krājums Viegli. Un to es vēl atceros, ka viņš man uzdāvināja šo grāmatu un teica, redz, tieši tādiem vārdiem ļoti,
kad man ir pienācis tas laiks, kad jau rakstās viegli. Viņš teica, jums gan nebija viegli, jo viņš domāja, lai noorganizētu. Šādas tikšanās atstāja paliekošas pēdas gan bibliotekas aurā, gan klātesošo atmiņās. Pēc dzejas vakara mēs aizbraucām uz Staldzēnas stāvkrastu un, protams, mēs skatījāmies, lai būtu saulriets. Aizbraucām saulrietā un tur lido 9 balti gulbi, un tas ir aprakstīts tas uz vienu pusi un 9 balti gulbi uz otru pusi. Un tad dzejnieks teica, bija arī Ausma Kantāna, Aina Kaunciem, tā kā bija man liecinieki un arī pats dzejnieks toreiz. Viņš teica, jā, to saulsrietu jūs varējāt noorganizēt, bet kā jūs tos gulbis? Jo viņam ir tāda dzejas, kuriem visgrūtākās ir dienas 3 bez sniega un bez gulbiem debesīs. Ja? Tā kā man ļoti daudz kādreiz teica mūsu viesi, ka viņiem ir bijis tas, ka pirmkārt uzmanība, treškārt, kad viņiem nav jādomā par sadzīviskām lietām, ja? Tai pašā reizē viņi var dalīties un varbūt ir arī svarīgi kādreiz izbraukt no Rīgas un ka ne tikai Rīgā notiek, ja, tās lietas. Un tā, es domāju, gan maniem kolēģiem, gan visiem, jo mums bija brīnišķīgi vakar bibliotekā jau ir pēc visa dzejas pasākuma. Un bija tā, ka tieši Imantam Ziedonim bija sirds operācija Amerikā veikta un Ausma Kantāna ļoti uztraucās, ka viņš pa ilgu, bet ierakstot grāmatā viņš atkal, kā mēs runājāmies leģendāri un kaut kas stāvēja tam pāri, jā, tāda. Nu, tas viss un Epifānija grāmatiņā, ko viņš iezīmēja, kā pēc mūsu stāstiem un norunām, kāda biblioteka varētu izskatīties. Ja? Tā, protams, tā bija milzīga uzdrošināšanās, bet tā ir tāda bagātība, ko mēs saņēmām, es un mani kolēģi. Tā, es domāju, tā aura tur palika, to nevar paņemt prom. Bibliotekā tās vadītājas Ilzes Buņķes azotē izauklēta arī doma par augstskolas izveidi Ventspilī. Šodien Ventspils augstskolā atrodas viena no bibliotekas filiālēm. Bibliotekāri vienmēr strādājuši ar lielu entuziasmu, nežēlojot arī vēlas vakara stundas. Un es tikai varu priecāties par savu kolēģu veikumu un pateikt paldies visiem iepriekšējiem vadītājiem, visiem iepriekšējiem bibliotekas speciālistiem, kas ir bijuši arī savu darbu entuziasti. Un tā varbūt ir tāda tiešām, varbūt tāda, varētu teikt, uzdevums dzīvē tev dots vai kaut kāda misija. Tūkstošgadas mijā attīstības vīzija bija radīta. Nākamais būtiskais solis tās īstenošana un atbilstošas infrastruktūras izveide. Izaicinājumu vadīt biblioteku pārbūves laikā pašvaldības aicināti pieņēma tās nākamie vadītāji – Aigars Krauze un Margarita Marcinkēviča. Ventspils biblioteka tajā brīdī bija tāds karognesējs publisko biblioteku jomā, jo tik liels mēroga ziņā un arī pakāpojumu un kvalitātes līmeņa ziņā projekts publisko biblioteku jomā vēl šīs brīvvalsts laikā nebija realizēts. Un tāpēc es tur tiešām redzēju lielas iespējas izmantot visas savas iepriekš iegūtās zināšanas gan informācijas tehnoloģiju jomā, gan biblioteka nozarē, kuras, teiksim, esmu veikusi visus darbus, ko vien bibliotekā var veikt, sākot ar grāmatu iegādi un beidzot ar klasifikāciju un kataloģizāciju un grāmatu izsniegšanu. Un es šeit Ventspilī redzēju to iespēju tagad šīs zināšanas arī izmantot un izdarīt kaut ko lielu biblioteku nozarē. Galvenās bibliotekas rekonstrukcija notika laikā, kad Latvija sapņoja sapni par savu nacionālo biblioteku Rīgā, bet lieliem soļiem uz priekšu virzījās tieši reģiona biblioteku attīstība, jeb gaismas tīkla izveide. Līdztekus strauji mainījās izpratne par biblioteku lomu. Uz to brīdi vēl tāda stereotipa bija, kas tad ir bibliotekārs, kas ir biblioteka, dzirdētie stāsti pat kinofilmās bibliotekāri ir attēloti tādas pelēkās pelītes, tādas savā pasaulē dzīvojošas cilvēku lielākoties.
Un šis brīdis, kad uzbūvējām galveno biblioteku un sākām realizēt valsts vienotās biblioteka informācijas sistēmas, šos visus mērķus, tas bija tāds lūzuma brīdis, kad tā bibliotekas loma ļoti strauji mainījās. Mūsdienās biblioteka ir intelektuālās un emocionālās inteliģences kalve. Savā darbā bibliotekāriem jāpieturas pie 3 I – izglītības, informācijas un izklaides. Jāpiedāvā kvalitatīvs tradicionālais saturs, informācija un komunikācija tehnoloģijas, kā arī kultūras pasākumi. Es vienmēr esmu teikusi, tad, kad kādam bija šaubas par Latvijas Nacionālo biblioteku, vai mums tādu vajag vai nevajag, es vienmēr teicu, ka vajadzētu no Rīgas tos skeptiķus, viņi tur ir vairāk iedzīvotāji, līdz ar to arī vairāk skeptiķi, viņus autobusos vest uz Ventspili un paskatīties uz šiem mazajiem Nacionālā bibliotekas prototīpiem. Ventspils galvenās bibliotekas izaugsme bija ceļa rādītājs procesiem valstī. Tad, kad mēs atvērām galveno biblioteku pēc rekonstrukcijas, tas bija milzīgs apmeklējuma pieaugums un viņš turpina būt ļoti augsts. 2004. gadā pēc arhitekta Jura Pogas idejas rekonstruētā Ventspils galvenā bibliotekas ēka saņēma augstāko arhitektu apbalvojumu Latvijā. Visā valstī sekoja rekonstruētu biblioteku atklāšanas lavīna, bet Ventspils turpināja pārsteigt. Sākotnēji koncepcijā pārvērtā bija tāda maza rekonstrukcija paredzēta. Tad es domāju, ka galvenā biblioteka bija arī tāda Ventspilī, teiksim, lūzuma punkts un pierādījums biblioteku lomai, jo tā pozitīvā rezonanse sabiedrībā, kādu radīja galvenā biblioteka, tā jau lielā mērā arī ietekmēja pēc tam turpmākos lēmumus saistībā ar pārvērtu. No Lidotāju ielas namiņa pilsētas labā krasta biblioteka izauga par tādu skaistuli, kādu apmeklējam šodien. Arī Pārventas biblioteka tika atzīta par 2009. gada labāko ēku Latvijā un saņēma virkni starptautiskus apbalvojumus. Tā lavīna turpina vēlties, jā, pozitīvā nozīmē. Un mēs ar lielām cerībām gaidām, kā Galīnciem mikrorajona iedzīvotāji saņems arī savu sabiedrisko centru. Ventspilnieku ceļš uz laikmetīgu biblioteku bijis salīdzinoši viegls, entuziasma pilnu cilvēku bruģēts un pašvaldības atbalstīts. Lēmumi šeit attiecībā uz bibliotēkām visi ir bijuši dot uz attīstību tendēti un godīgi jāsaka ļoti tālredzīgi. Biblioteka nav tikai ēka, tādēļ paralēli turpinājās darbs pie pakalpojumu modernizācijas. Mēs ļoti intensīvi bibliotekāri strādājām tajā jomā, kas attiecās tieši uz pakalpojumu modernizāciju, respektīvi uz to, ka tiek veidots šis elektroniskais katalogs, lai pilnībā viss ir atspoguļots par visām grāmatām, informācija būtu pieejama elektroniskā katalogā, lai ir šī automatizētā izsniegšana, saņemšana, lai ir visas iespējas ļoti ērti izmantot datortehniku, datubāžu, iegādes un tā tālāk. Un tā joprojām mēs jau tad, kamēr strādāja celtnieki, nebija jau tā, ka mēs gulējām uz lauriem, mēs ļoti dinamiski strādājām tajā laikā. Kad biblioteka vēra durvis apmeklētājiem, daudziem bija pārsteigums. Tad jau bija kaut kas pilnīgi neredzēts Latvijā, ka pilnīgi visas grāmatas ir svītrokodētas, ir elektroniskie skeneri un elektroniskie šie drošības vārti. Iedzīvotāji par jaunajām pārmaiņām balsoja ar kājām. Brīdī, kad atvēra rekonstruēto biblioteku, lasītāju apmeklējums Ventspilī bija lielāks nekā attiecīgā laika periodā Nacionālā bibliotekā Rīgā. Astra Pumpura Ventspils bibliotekā darbu sākusi uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas, bet atbildīgajā vadītājas amatā ir no 2011. gada. Es savu karjeru bibliotekā sāku mūzikas lasītavā,
Un tā bija ļoti laba pieredze. Man ļoti patika meklēt mūziku, jo bija jāpiemeklē dažādi mūzikas fragmenti, dažādām dokumentālām filmām vai pasākumiem, un radoši varēja izpausties. Ļoti patika izstādes, dažādas organizēt, sadarboties ar dažādām iestādēm. Nu, principā, lai vienmēr tai pusē ir tas klients vai viens vai skola vai klase, bet lai būtu apmierināts un lai būtu tā doma, ka šeit es gribu atgriezties. Lai ieinteresētu iedzīvotājus apmeklēt biblioteku, jāsako laikmeta tendencēm. Ventspilī tas izdodas. Reģistrēto lasītāju un izsniegto grāmatu skaits ik gadu pieaug. Tam visam jau ir apakšā bibliotekas organizētais darbs. Tā ir krājums, ko tu komplektē, vai ir cilvēkam interesi nākt izmantot. Tie ir pasākumi, kurus tu organizē, ne tikai vienai, teiksim, nozarei, bet tā vispusīgi un meklējot arī ārpus, kas interesē cilvēks, kas interesē skolēns, un viss šī statistika mums pieaug. Pašapmierinātībā tomēr bibliotekāri nekrīt, un tur roku uz pulsa. Bet, protams, nekad tu nedrīksti nostāties, un tev liekas, ka pilnība. Nē, visu laiku nepārtraukti ir jāskatās, kas mainās, lai tie cilvēki pienāktu vēl, jo manuprāt, vēl ir kur augt. Arī bibliotekāriem jākļūst mobiliem. Tagad vairs nav moderni, tu sēdi bibliotekā. Tagad moderni ir iziet ārpus mājas un piedāvāt, veikt aptaujas, ko mēs jums varam dot, kas jums interesē. Ventspilniekiem tas izdodas. Pat Ventspils slimnīcā izveidota bibliotekas filiāle. Ārsti tajā var atrast nozares literatūru, bet slimniekiem pie gultas tiek pievestas grāmatas. Un, protams, laikmeta lielais izaicinājums – digitalizācija. Daudzas bibliotekas jau, katra cenšas visus šos manis nosauktos pasākums, krājums, bet tai digitalizācijas jomā tas ir tas, ar ko mēs atšķiramies. Pat seniori Ventspils bibliotekas reģionālajā mācību centrā, kurā piedāvā mūža izglītības programmas, apgūst jaunās tehnoloģijas. Reģionālais mācību centrs, kur mums arī veiksmīgi ir tagad, teiksim, darbība, kur seniori nāk un mācās un grib iegūt jaunas zināšanas, jau pat arī planšetes grib nākt un apgūt. Tā kā cilvēks jau saprot, ka viņš nevar tādā pasīvā, tādā ieslīgt mierā, kad viņam visu laiku, ja tu gribi piederēt sabiedrībai, būt aktīvs, un tev visu laiku jādarbojas un jāmācās, jāiegūst zināšanas un jāseko līdzi. Nozīmīgi bibliotekā ir paši mazākie lasītāji. Tiem ik nedēļu tiek rīkoti dažādi pasākumi un sarūpēts bagātīgs grāmatu klāsts. Un, protams, ir ļoti daudz jāstrādā, lai mazie lasītāji būtu tie, jo ja tu izaudzināsi tos mazulīšus un viņi būs lasīt griboši un arī vecākus, teiksim, iesaistīsim šajā lietā, tad jau, protams, viņi arī būs pieaugušo lasītāju statusā viennozīmīgi. 2015. gadā Ventspils pašvaldība nolēmusi bērnu bibliotekas vajadzībām iegādāties vēl vienu ēku Akmeņu ielā. Arī ar bagātīgo mūzikas lasītavu, gaidot akustisko koncertu zāli Ventspilī, saistās attīstības ieceres. Ar šo krājumu es ļoti lepojos, jo savu laiku, kad bija Mūža izglītības institūtā lekcijas, un šeit brauca gan Boris Avramets, gan Tumans par reliģiju, gan teiksim, Ojārs Spārītis, un vēl varētu ļoti daudz personības nosaukt. Ar visiem šiem cilvēkiem ir arī biblioteka sadarbojusies, viņi ir arī bijuši kā eksperti šai mākslas un mūzikas nozares komplektēšanā, ir ieteikuši labākās lietas, un arī Miks Čežē ir viesojoties šeit, ļoti atzinīgi vērtējis, kad ir tāds opera ieraksts, tāds kā nav nekur, ir tikai pie mums, un tā kā par to arī es ļoti lepojos. Grāmatu un periodikas krājums Ventspils bibliotekā ir ļoti plašs. Mēs varam ļoti lielu paldies pateikt mūsu pašvaldības vadītājiem. Ļoti lielu paldies, jo, manuprāt, kad Ventspils ar to var būt ļoti lepna un laimīga,
Jo, ja ir idejas un tu proti viņas aizstāvēt, nu tad, manuprāt, mēs varam daudz ko īstenot. Ventspils bibliotekā var meklēt visdažādāko nozaru literatūru. Tiek domāts par ikvienu, tai skaitā uzņēmējiem. Pie mums nāk arī uzņēmēji. Par to mēs ļoti priecājamies, jo mēs varam kopdarbojoties, nodrošināt labus lektorus, tas ir pirmais. Atnāk vienreiz uz lekciju, atnāk otrreiz uz lekciju, tad mēs jau sākam runāt ar viņiem un sarunāties. Nav jāiet meklēt ārpus, bet mēs sākam runāt, kas jums vajadzīgs, kādas grāmatas vajadzīgs, kādas datu bāzes vajadzīgs, kādas žurnāli vajadzīgi. Ir jau mums atkal šis te pieprasījums, un attiecīgi mēs varam to pasūtīt. Un līdz ar to atkal no tādām 3 lekciju apmeklējumiem viņš jau ir atradis bibliotekā vietu, pie kam arī pasākuma zāle un visa šī infrastruktūra ir ļoti moderna un laba. Atved atkal citus savus draugus, interesantus, un tā mēs nepārtraukt kaut kādā veidā mēģinām tās jaunās, kā mēs viņus saucam, biblioteka kategorijas, lasītāju kategorijas ievilināt bibliotēkā. Aiz durvīm, kas ikdienas apmeklētājiem paliek neatvērtas, tiek paveikts darbs, kas Ventspils biblioteku veido tādu, kāda tā ir šodien. Nemazāk svarīgs ir nianses, darbs, kas sākas ik vakaru, kad aizveras bibliotekas ieejas durvis. Šodien Ventspils bibliotekā, galvenajā bibliotekā, Pārventas bibliotekā, Bērnu bibliotekā, Gāliņu ciema, augstskolas un slimnīcas filiālēs kopā strādā vairāk kā 30 darbinieki un reģistrēti vairāk kā 13,000 lasītāju. Cilvēks ir garīga būtne. Savos piepildījuma meklējumos izaugam no vitamīniem tabletēs līdz apziņai, ka patiesās gaismas kapsulas prātam un dvēselē ir bibliotēkas, tādas kā Ventspilī. Tagad strādājot domē un skatoties, kā attīstās biblioteka, gandarījums man ir ļoti liels. Tiešām man ir ļoti liels un redzot tādu veiksmes, kaut kur arī neveiksmes, bet tur, kur tā attīstība notiek ar tādu, tad ir vērts bijis to sākt. Tā siltā sajūta, tāds gandarījums katru reizi. Ir tīpaši, kad es redzu pie bibliotekas ieejas tādu plūsmu, ka nāk iekšā cilvēki un kādi nāk ārā un tāda tiešām silta sajūta un gandarījums. Mums jāatrod tas burkāns katrai auditorijai, ko parādīt, un, lai atnāk, un tad jau ir atkal svarīgs uzdevums noturēt. Un tas nav tāds vienreizējs, teiksim, es uztaisīšu vienu tādu lēcienu, man atnāks, un ar to tas beigsies. Nē, tā ir tad, man liekas, ka tas arī ļoti grūti ir noturēt, un lai viņam būtu interesanti. Atnākt 2., 3. reizi, un tad jau gan tā ciņa būs iestaigāta.